Kādu elektrisko zobu birsti pirkt bērnam? Tas ir viens no biežākajiem jautājumiem, ko mēs saņemam. Un tur viss pa lielam atkarīgs ir no vecuma. Ja jums ir riktīgi mazs ķipars, kur ir pat no 0 gadiem, tad ir šādi te. Viņi darbojās uz parasto bateriju, kuru rekurātais vāciņi ieliek iekšā. Un viņai ir gaismiņa, un viņai ir ļoti maigas tās kustības. Pa lielam paredzēts, lai attiecīgi pieradinātu bērnu pie elektriskās zobu birstes, lai iepazīstinātu to vibrāciju, to sajūtu, kāda viņi ir, tad tīrīt zobus. Ja jums jau ir lielāks ķipars, tad jau var sākt apsvērt iegādāties kādu šīs te no riktīgi smukajām birstēm, vai šādu bišķi lētāku, viņi ir arī uz parasto bateriju, šīs te riktīgi smukās ir uz akumulatoriem, vai ja jūs gribat jau kaut ko, kas ir riktīgi labi iztīra, tad ir šīs te soniskās zobu birstes no Oaklīna, maksā 24, ir vai nu zila vai rozā krāsā, viņām jau arī ir akumulators. Ja ir lielākiem tīņiem, tad ir rekur šī te varianti, viņām jau ir ekrāns, un tajā ekrānā pēc zobu tīrīšanas, pēc 2 minūtēm viņi iezīmē žokli, un sarkanā krāsā parāda konkrēti, kur zobu iztīrīt, kur nav iztīrīt, un vēl iedod rezultātu no 0 līdz 100%, tā ziņā, var redzēt, cik labi tie zobu iztīrīt, un vēl nāk ceļojuma futlārs iekšā, un visām Oaklīna birstēm ir 3 gadu garantija, jebkurai citai tikai 2 gadi, un šī te tīņiem maksā 49 eiro, un ja ievadīsiet atlaižu kodu silti, līdz augusta beigām būs vēl papildus 5% atlaidi.